Labdien, mani sauc Liene. Es esmu klīniskais ģenētiķis šeit klīnikā un šodien druscīt pastāstīšu par to, kādas ģenētiskus izmeklējumus mēs veicam embrijiem. Tas ir jau diezgan sens stāsts. Mēs embriju testēšanu sākām plānot jau gandrīz 10 gadus atpakaļ, un embriju testēšana notiek vairākus gadus. Sākotnēji tā bija embriju chromosomu testēšana, kas pēc tam izauga līdz arī monogēnu saslimšanu testēšanai un chromosomu fragmentu testēšanai īpašās situācijās. Šiem embriju pārbaudas veidiem ir izdomāti sarežģīti nosaukumi, bet, lai tālāk kaut kur lasot literatūrā, vai tad, ja tas jums kādam būs nepieciešams, katrai no testēšanām ir noteikts nosaukums. PGT-A, preimplantācijas ģenētiskā testēšana, ir viņiem visiem. Tas nozīmē, ka mēs testējam embrijus pirms viņi tiek ielikt mammai vēderā, un tad tiek pievienots burtiņš klāt atkarībā no tā, ko tad mēs īsti embrijam skatāmies. Un burtiņi ir A, tas ir aneiploīdija, jeb nepareiz chromosomu komplekta, nepareiz chromosomu skaita noteikšana embrijam. Burtiņš M tiek izmantots monogēnām saslimšanām. Tās ir situācijas, kad vecāki zina, ka bērnam ir augsts risks uz kādu ģenētisku saslimšanu, kas ir saistīta ar vienu konkrēta gēna mutācijām. Reizēm to vecāki uzzina tad, kad ir piedzimis bērniņš ar saslimšanu. Reizēm mēs taisam analīzes pirms bērniņa plānošanas un noķeram, ka abiem vecākiem, piemēram, ir variants, kas bērniņam var dot noteiktu ģenētisku saslimšanu. Šī ir preimplantācijas ģenētiskā testēšana ar burtiņu M, monogēno slimību testēšana. Tad ir vēl tāds SR, kas ir chromosomu struktūrālo defektu testēšana, kas attiecas uz ģimenēm, kurām vienam no vecākiem ir atrastas kaut kādas izmaiņas chromosomu komplektā, un šīs izmaiņas ir tik mazas, ka ar standarta izmeklēšanas metodēm mēs viņas nevaram noķert. Visas embriju testēšanas nav paredzētas visiem cilvēkiem. Nav tā, ka ja mēs embrijiem uztaisīsim visas iespējamās analīzes, tad mēs par viņu kaut ko daudz labāk zināsim. Tādēļ katrai ģimenei, kur nāk uz izmeklēšanu un kur plāno grūtniecību klīnikā, mēs mēģinām saprast, kur no izmeklēšanas metodēm būtu nepieciešama, kur no tām būtu vajadzīga. Un, ja tā ir vajadzīga un to nevar izdarīt tā kā citiem cilvēkiem, tad mēs meklējam veidu, kā mēs to varam izdarīt. Visas embriju testēšanas, kas notiek šeit uz vietas klīnikā, un tā ir mūsu priekšrocība tādēļ, ka reizēm gadās tā, ka esam izdarījuši vienu izmeklējumu, bet parādās jaunas ziņas par to, ka ģimenei ir vajadzīga kaut kas papildus, un tad mēs varam no šī paša materiāla veikt arī citas izmeklēšanas. Tādēļ reizēm tā analīze, ko mēs sākam kā standarta chromosomu izmeklējumu, beigās izvēršas kā papildus testēšana embrijiem tai pašā materiālā, kas ir paņemts. Visbiežāk izmantojamā un šobrīd pazīstamākā embriju testēšanas metode ir PGT-A testēšana. Un tur no manas kā ģenētiķa skatu punkta reizēm es ar šīm analīzēm saskaros tikai tad, kad viņas ir veiktas, tādēļ, ka liela daļa pacientu par tām jau zina. Un katru reizi, kad tiek veikta mākslīgās apaugošanas procedūra, embriji lielākā daļai pacientu tiek pārbaudītas chromosomu skaita izmaiņām. Tas tiek darīts nevis tādēļ, ka mūs ārkārtīgi interesē, kā atšķirs viena ģimene no otras, bet tādēļ, ka statistiski liela daļa embriju visām ģimenēm veidojas no nepareizām dzimumšūnām, ko neietekmē ne cilvēka dzīves veids, ne īsti medikamenti, ko viņš ir izmantojis. Mēs to nevaram redzēt, embriologs to nevar redzēt brīdī, kad savieno olšūnu ar spermatozīdu. Nevienmēr šīs šūnas satur 23 chromosomu komplektu, reizēm tās ir 24, reizēm 22, reizēm priekšā ir visas 46 chromosomas. Un savienošanās brīdī izveidojas embrijs nevis ar 46 chromosomām, kā mēs to gribētu, bet ar kaut kādu citu chromosomu skaitu komplektu. Un šādus embrijus, ja mēs viņus liksim zemes dobumā, ar daļu no viņiem grūtniecība var sākties, bet grūtniecība nenoritēs normāli, visbiežāk viņa beidzas pirmā trimestra laikā,
reizēm ir risks bērniņam piedzimt arī ar kādu no kromosomāliem sindromiem, kā piemēram ar Dauna sindromu. Tādēļ, tad, kad tiek veikta embriju veidošana, mums ir iespēja noteikt, kurš no šiem embrijiem ir spējīgs izaugt un attīstīties par veselu bērniņu, un kuram no embrijiem šādas iespējas nav. Šis ir bāzes iemesls, kādēļ tiek veikta PGT-A testēšana. Vienai ģimenei mēs nevaram apsolīt, ka visi viņu izveidojušies embriji būs veseli un derīgi, bet mēs varam izvairīties no grūtniecības pārtrūkšanas riska, mēs varam izvairīties no saslimšanām, kuras iepriekš ir iespējams noteikt. PGT-M izmeklēšana ģimenei sākas šeit, manā kabinetā. Mēs satiekamies ar ģimeni, izrunājam par iemeslu, kādēļ viņi šo izmeklējumu vēlas vai kādēļ viņiem tas ir rekomendēts. Mans darbiņš ir izvērtēt, vai to vispār tehniski ir iespējams izdarīt, jo situācijas ir ļoti dažādas. Un es izstāstu sīkumos par to, kā šī analīze tiek veikta, lai nodotu pacientu tālāk reproduktologam. Šī ir sadaļa, kurā mēs nevaram iztikt bez reproduktologa palīdzības. Ģimene paralēli tam, ko mēs darām laboratorijā, iet cauri mākslīgai apaugļošanai, lai iegūtu embrijus. Un ar to nodarbojas mani kolēģi otrajā stāvā. Tā daļa, kas attiecas uz ģenētisko izmeklēšanu, to varētu sadalīt divās tādās lielās sadaļās. Pirmā ir gatavošanās analīzē. Mēs veidojam klinikā ļoti individualizētu izmeklējumu tieši konkrēti tā ģimenei, kur pie mums ir atnākusi, un veicam tā saucamo reģionu krāsošanu, linkage analīze, kā viņu sauc angļu valodā, krāsošanu tādēļ, ka pacientiem mēs stāstam, ka mēs iekrāsojam katru viņa skarto reģionu citā krāsā, lai mēs varētu noteikt, vai šo reģionu ir vai nav pārmantojis viņa konkrētais embrijs, kas tiks analizēts. Ja PGT-A analīzes pamats ir veidot analīzi vienam embrijam, un katrs embrijs iegūst savu konkrēto rezultātu, un to mēs varam darīt katru embriju analizēt atsevišķi, tad PGT-M izmeklēšana notiek kompleksā visiem embrijiem, kas tiek iegūti mākslīgās apaugļošanas procesā. Viņi visi iet cauri PGT-M analīzei, kad mēs tam esam gatavi. Embrija analīze ietver sevī gan noteikšanu, vai embrijs ir vai nav mantojis šo ģenētisko saslimšanu, kā arī PGT-A testēšana. PGT-M testēšanā, PGT-A testēšana ir ietverta. Tādēļ, ka no vienas puses mēs esam ieinteresēti uzzināt un nelikt embriju, kurš ir mantojis kādu ģenētisku saslimšanu, piemēram, cistisko fibrozu vai, Dušēna muskuļu distrofiju. Bet no otras puses, pēc tam, kad mēs zinām, ka šim embrijam nav šī ģenētiskā saslimšana, mums ir jābūt pārliecinātiem, ka viņam nav, piemēram, arī Dauna sindroms. Un tādēļ šīs analīzes tiek veikts abas divas kopā, un tikai tas embrijs, kurš iziet cauri abiem izmeklējumiem, tiek atzīts par veselu, tiek transferēts ķēmiņas dobumā. PGT-M analīze ir tehniski sarežģītāka, un to veids neatkarīgi 3 cilvēki, katrs savā kladītē pierakstot rezultātus un beigās visus salīdzinot, lai tiktu izslēgta absolūti jebkāda kļūda, jo, ja mēs reiz ķeramies pie šī darbiņa, mums viņš ir jāpadara uz 100%. Analīzes veikšana ir līdzīga sudoku mīklas risināšanai, tādēļ laboratorijas meitenes brīvajos brīžos ir spiestas risināt sudoku mīklas. Te mēs uz ekrāna redzam rezultātu pēc embrija PGT-A testēšanas, jeb chromosomu komplekta testēšanas rezultāta. Un tas, ko mēs te kopīgi skatāmies, te ir daudz punktiņi, kur ir visi stāv vai no uz vai blakus zaļajai līnijai pa vidu, kas nozīmē, ka katra no pētītajām chromosomām mums ir 2 kopijās. Un tas ir tas, ko mēs gribam redzēt. 2 pirmās, 2 otrās, 2 trešās, ja kopā visas 23 saskaitam, sanāk 46 chromosomas. Ja mēs paskatāmies uz citu profilu, ir par daudz 18. chromosoma. Visi punktiņi, kas atbilst 18. chromosomai, stāv augšā pie 3 līnijas, kas nozīmē, ka embrijam visās testētajās šūnās
ir lieka 18. chromosoma. Ja mēs šādu embriju liktu iekšā, grūtniecības laikā mēs atrastu bērniņam Edvards sindromu, kas ir smags attīstības anomālijām saistīts sindroms, un šo embriju mēs neliksim iekšā. Tā ir sanācis, ka es arī esmu viens no tiem 3 cilvēkiem, kur izvērtē PGTM profilus un analīžu rezultātus, tad es jums varu mazliet pastāstīt par to, kā tas notiek. Šī ir vieta, kur mums ir nepieciešama daudz krāsu zīmolīšu, un mēs pēc ekrānā redzamās informācijas mēģinam konstatēt, vai no mammas un tēta bērniņš ir mantojis vienu vai otru kromosomu, to, kurā ir kļūda, vai to, kurā nav. Šis ir viens no embrijiem. Un gala rezultātā pēc analīzes izveikšanas mēs iegūstam sudoku panelīti, kurš ir šādi iekrāsots, kur mēs pēc krāsņām varam pēc tam saprast, vai embrijs ir pārmantojis saslimšanu vai nav.